Narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras naudas meklēšanas siena ir jauns dienesta suņu mācību elements ar uzlabotām kvalitātēm. Tā ir multifunkcionāla, viegli pārvietojama un dezinficējama, noturīga pret skrāpējumiem un bez jebkādiem orientējošiem elementiem, kas palīdzētu sunim noteikt, piemēram, skaidras naudas atrašanās vietu. Ievietojam viņu šajā kapsulā, aizveram ciet un mierīgi novietojam tur, kur mums vajag. Piemēram, šeit. Un tādā veidā viņa stāv, un kad jūs redzēsiet no otras puses, kad šī siena ir bez kaut kādiem speciāliem elementiem, jeb sunim viegli orientējuši nosakāmām vietām. Tādā ziņā, kad viņa ir plakana, viņa ir diezgan vienmuļa, un līdz ar to tam sunītim ir grūti orientēties tur ar acīm, jeb kaut kā savādāk pēc kādas loģikas. Ideju par šādas vielas meklēšanas sienas izveidi kinologs Valdis aizguvis no jau iepriekš mācībās izmantota priekšmeta. Šie ir vienkārši ķieģeļi, kuros viens otrs cilvēks izmanto kādai mājas, jeb garāžas celtniecībai, bet savu laiku un ļoti daudz vēl arī tagad izmanto viņus šādā tipa apmācībai, kad attiecīgi šīs caurumos liekot iekšā to, ko tur vajag, atverēs. Bet vienīgais mīnus, protams, ir tas, ka šīs atveres atkal ir pietiekoši lielas un viņas ir varbūt ļoti noderīgas kaut kādiem dažiem treniņiem. Arī to var izmantot, bet ilgtermiņā un jau pieredzējušam sunim šis parasti nesagādā grūtības. Šādā vidē strādāt, tas ir viens, un otrais, kad atkal mēs grūti runāt par kādu sterilitāti. Ja jūs redzat, tā siena, kur jau te ir netīra, tas viss ir no suņu deguniem. Siena izgatavota no nerūsējoša tērauda, un tās kapsulas ir universālas, jeb izmantojamas ar jau esošiem mācību līdzekļiem, kas atrodami kinoloģijas mācību bāzē, piemēram, karuseli. Šis karuselis varbūt ir labs ar to, ka arī esot vienam, bez īpašas kolēģu palīdzības, jūs varat trenēt suni, jeb apmācīt suni. Jūsu ideja tāda, ka jūs atverot šo te konsolīti, jūs varat ielikt iekšā, ko jums vajag. Attiecīgi viņu aizverot, aizverat ciet, sunīts tāpat laikā var būt blakus, kaut vai sēdēt vai gulēt, jeb arī mašīna atrasties. Tas, kas svarīgi, es atceros numuriņu, piemēram, 3 šajā gadījumā, un tad es darot šādu te kustību, suns 100% neizsekos līdz ar acīm. Jeb kaut kā savādāk, kur ir tas numur 3. Un tad, laižot to sunīti meklēt, tad viņš var vadīties tikai pēc deguna, to, ko mums vajag, pēc šīm molekulām, izmantojot šo savu ožas maņu. Tas visas ierīces, protams, mums tagad palīdz trenēt arī suņa iemaņas, jo katru gadu, jo suns paliek vecāks, jo viņam arī krājas kaut kāda sava pieredze. Un mēs varam ar to tieši ar to meklēšanas sienu, trenēt jau tos, piemēram, likt mazākus smakas gabaliņus, mācīt sunim izvilkt to smaržu. Mūsdienīgs kinoloģijas centrs sniegs iespēju apmācīt muitas darba suņus jebkādos laikapstākļos, nodrošinot prasībām atbilstošu vidi, kas ir nozīmīgs solis dienesta tālākai attīstībai. Tāpat kinologiem būs iespēja atstāt tur dienesta draugus, pašiem dodoties ikdienas vajadzībās, jo darba suns nav mājas suns, viņam nepieciešama disciplinēta pieeja. Mana tāda lielākā problēma ir mani ģimenes locekļi, kuri uztver jau to dienesta suni, jo mēs esam 7 gadus kopā. Viņi uztver viņu jau kā mājdzīvnieku. Un tā visa lutināšana, barošana no galda, tas, protams, ikdiena ļoti traucē. Tagad mums nevajag domāt tieši par ārā apstākļiem, kā ārā list lietus. Mums tagad ir telpas, kur mēs varam, 2-3 kinologi varam nodarboties ar suņiem, ar savām lietām. Nāc. Dod. Sēdi. Zakis. Šāda bāze mums viena lieta, kad nodrošinās pirmkārt daudz kvalitatīvāku šo pamatiemaņu apgūšanu, kas ir ļoti svarīgi. Pamats ir pamats. Un tas ir viens, un otrais savā veidā tas ir tāds atbalsta centrs mums, kad arī, piemēram, kinologs kaut kur aizbrauc, jeb kaut vai to pat mašīnu brauc mazgāt, un suns ir mašīnā. Un tad jautājums tāds, ja mēs aizbraucam uz to pat mazgātuvi, kur tīra salonu visu pārējo, tad kur mēs liekam suni? Pat laban muitā strādā 44 darba suņi, kas apmācīti narkotisko un psihotropo vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras naudas meklēšanā. Savukārt tieši Latgales reģionā 17.